Kameru vajadzēja izmantot vakar, ko mēs atradām vakar. Šodien programmas ir vienkārši jāpatir nākošais logs uz priekšu. Ar pirkstu vienkārši pavelkam logu uz vienu pusi un parādīsies vēl problēma. Ļoti stingri nevajag, kad viņš vairākiem logiem pārtais pāri. Tā vienkārši vienkārši pieskarās un pavelk logu uz sāmiem. Vai sanāk? Tad vajadzīgās programmas ir skaņas ierakstam ir Redz Forge 2. Es runāšu tādu, ko es redzu, nevis tā, kā tam, ko jāskan. Tā būs vajadzīgā. Un otra vajadzīgā programma ir filmu studija, kura ir vajadzīga, kurā mēs veidosim to filmu. Jo kamera tā, ka mums nav vajadzīga, ja nu kādam galīgi nav neviena bilde, tad varēja jūs vietas nofotografēt un izveidot to bildi, lai saprastu, kas un kā notiek. Tātad, tekstu ierunājam tālāk. Nākamā ir skaņa. Kā jau es rakstīju, skaņai nepieciešams, es pieņemu, ka planšetēm vispār priekš Androidiem un tam līdzīgām programmām ir ļoti daudz iespējas aiziet uz Google veikalu un nopērk, un kādi, visi nopērk, bet bezmaksas ielādēt tādu, kura labāk patīk. Es eksperimentēju ar vairākām programmām, man likās, ka šīs ir visākāk izmantojamās un visvienkāršākās, bet es uzreiz brīdinu. Tā, ka šīs ir bezmaksas programmas, viņi met virsū reklāmas, protams, uz kurām ir jāiet, uz kurām nav jāiet, bet vienkārši paējot soli atpakaļ, viņš vienkārši pazūd. Bet ar tādu nērtību, protams, ir jāsaskarās, un mēs izmantojam tomēr bezmaksas programmas, nevis pārtam pa naudu. Tātad, ja ir tieši tāpat, kā es ielādēju bildes no fotoaparātiem, tieši tāpat var planšetē ielādēt skaņu arī no diktafona. Vecāki modelīši noteikti ieraksta skaņu WAV formātā, tas tā kā nederēs, bet tad viņi var konvertēt no WAV formāta uz MP3 formātu, bet tur, ja kādam vajag sīkāk paskaidrot, pēc tam to var paskaidrot, jo tas ir, es pati to nevaru izdarīt, bet es varu absolūti iemācīties, ja kādam vajag, ja kāds jautās. Bet skaņu var ierakstīt arī uz vietas planšetē, kā jau es teicu, ar programmu Redz Forge 2. Un te jau ir viss rakstīts, vienkārši klikšķis uz šīs programmas, un tad mēs jau esam uzreiz tūlīt tajā programmā, kur var ierakstīt skaņu. Ja ir atvērts kāds logs, redziet, kāda skaņa, tad šeit ar krustiņu vienkārši, jo viņš atskaņo to programmu, kurai ir aktīva šai brīdī. Ja mums viņa nevajag, mēs vienkārši viņai krustiņu aizveram ciet šo programmu. Uzpišķinām uz krustiņu, un mums paliek programma sākumā sākuma līmenī. Tagad, lai ierakstītu kaut kādu skaņu, atliek nospiest, tur jau rakstīts, kas viss rakstīts šeit, kas ir tieši tā arī ir jādara. Vajadzētu to skaņu mēģināt pēc iespējas, teiksim, jau sagatavot kaut kādu tekstu, uzrakstīt, vismaz kaut kādas 30 sekundītes, izrakstīt uz papīra kaut kādu tekstu. Jūs jau vakar paši safotografējat bildes kaut kas jums ir, un vadoties pēc tā, konkrēt piemērs būtu tāds, Kuldīga ir ļoti skaista, teiksim, katrai mājai savs stāsts, es šeit jūtos tā un tā. Teiksim, vienalga, ko jūs gribētu pateikt, savā vēstījumā izmantojot tās fotogrāfijas un mēģināt vismaz 30 sekundžu tekstu izdomāt. Tad to tekstu uzrakstīt uz papīra un tad šai programmiņai ierakstīt. Ja kādam traucē troksnis apkārt, var iziet ārā kaut kur un ierakstīt to skaņu, lai būtu blakus troksni pēc iespējas mazāk. Es to varu tūlīt arī nodemonstrēt, kā tas izskatās, bet iespējams, ka man nebūs tik garš, jo tā, es ceru, ka es neko nesapastīšu. Tā, uzstukšķinām uz balto logu, un viņš jau faktiski raksta iekšā, redziet, apakšā strādā taimerītis, un viņš ieraksta tieši to, ko es šobrīd runāju. Tikai tad, ja jūs tagad sāksiet aplaudēt, arī visi plaukšķini, visi, protams, būs iekšā, jo mikrofons Lūk, ļoti labi. Mums ir 17 sekundžu ieraksts, bet mēs varam mēģināt arī vairāk. Jūs vienkārši ieliekat savā stāstā, savās 30 sekundēs to, ko jūs vēlaties pateikt, kā jūs vakar jutāties Kuldīgā. Kādas no jums ir bildes, kādas jums ir atmiņas, kādi jums ir iespēja. To jūs visu šajā programmā ierakstīt, un tad pēc tam darīsim tālāk. Okay, tad, kad mēs beidzam runāt, uzspiežam pauzi, un pēc tam atkal iešķinām balsiem atpadziņām, un viņš atkal vairāk uzstirām. Un mēs esam izgājuši ārā no šīs programmas. Tā, lūk. Un tas arī vienkārši atcerās, kura meklē, kuru, pēc tam to attiecīgu ierakstu un atskaņot. Tā, tikai laikam spēļ. Tā.
viņš jau faktiski raksta iekšā, redziet, apakšā strādā taimerītis, un viņš ieraksta tieši to, ko es šobrīd runāju. Tikai tad, ja jūs tagad sāksiet aplaudēt, arī visi plaukši, un viss, protams, būs iekšā, jo mikrofons ir šeit. Un ļoti labi. Mums... Visi mēs viņu apturam, tālāk neatskaņojiet jomtaļu. Un tieši tādā veidā jūs varat ierakstīt katru savu vēstījumu, katru savu tekstu. Es domāju, ka tagad tā diezgan ātrā tempā var domāt par to, ko jūs gribat pateikt. Un ja jūs šeit, es 5 minūtes jūs cikājat tekstam, ja nevar izturēt, tad viņš kaut kur iziet tālāk, jo man to šeit nedomā. Jo vadoties pēc tā, kādas jums bija bildes, pēc tā jūs sastādīt tekstu. Jā. Jūs te varētu prezentēt savu filmu, varētu pateikt, ko jūs gribat pateikt, filmu demonstrēšanas. Labi, pēc? Baznīcas, ko izvietos karietuma, kuras izkārs mans hercogs Jēkabs.
gribētu milzīgi paldies pateikt Kuldīgas galvenajai bibliotekai, direktorai Laimai Ostulei, Guntai, pārējiem visiem zili baltajiem personāžiem, kas iesaistījās šajā brīnišķīgā pētniecības nometnē. Un gribu teikt tā, ka, protams, ir ļoti labas lietas, ko mēs šajā reizē apguvām no tehnoloģijas viedokļa, bet ir tāds pirmreizīgais un vienreizīgais vārds, tā pleca sajūta un tas pieskāriens, acu skats, kas gribētos, lai mums paliek ikdienā, lai mēs viens otru vairāk uzrunātu, jo kaut kas tā kā pietrūka. Ziniet, kas? Tas, kad mēs direktori, teiksim, viens otru pazīstam, bet ir lietas, nevis ir kolēģi, kas savstarpēji viens otru nepazīst. Un es gribētu nākošajā reizē ierosināt, ka mēs iesāktu ar tādu savstarpēju iepazīšanos, no kuras vietas esam, ko darām un kā jūtamies. Vismaz šito klāt, lai zinām, pie kā iet, ar ko runāt. Tā ir tāda mana tā kā ierosināšanas lieta. Vēl es gribu pateikt milzīgi paldies mūsu gidei Initai. Mīļā Inita, kur tu esi? Kur viņa ir? Inita bija viens izcils gids. Ar profesionālām zināšanām, kur ar pilnīgi profesionālu nevērību stāstīja par dažādām lietām un mūs mudināja un inspirēja, ierosināja uz dažādām atklāsmēm Kuldīgā. Un no mūsu puses ir mazs suvenīrs no pilsētas bibliotekas. Tā ir mūsu bibliotekas pazīšanās zīme, atslēgas piekariņš. Jo mūsu pilsētas biblioteka ir dibināta 1777. gadā. Šīs bibliotekas dibinātājs ir Andrijas Johans Grunts, latviešu draudzes mācītājs, kurš ir izveidojis pilsētā lasīšanas biedrību, kas pēc tam ir pārtapusi bibliotekā. Viņš ir arī izstrādājis pirmos statūtus, kas ir iespiest drukātā veidā. Viņš ir izdomājis arī šo pirmo bibliotekas zīmogu, bites kā višs strops, kas sanes un savāc medu, to visu svarīgāko, kas uztur cilvēku garīgo un fizisko veselību. Un te ir tāds latīņu teiciens nobis et publico mums un sabiedrībai. Paldies, Inita! Mēs no mūsu pilsētas bibliotekas esam arī sarūpējuši dažādus, kā lai to saka, grāmatus. Mums ir viss par novadu pētniecību. Liepājas teātris. Mums ir brīnišķīgs izdevums, kas pie jums arī tā kā vienā eksemplārā ir Kuldīgas vēstules. Bet mums jau ir entās vēstules un iedvesmai mēs sūtam savas dažas. Vismaz 3 dažādas Liepājas vēstules, kur ir ļoti interesantas lietas gan par teātri, gan par biblioteku, gan par Berči un tam līdzīgi. Un tad mums ir viens pasakājums kolektīvs, kas ir Liepājas tautas fotostudija. Un te arī ir ļoti labas lietas. Te ir anotācijas par autoriem un ļoti labas foto, teiksim, drukātās bildes. Tā kā to mēs visu nododam Kuldīgas bibliotekai. Ceru, tas noderēs. Tā kā, lai mums visiem kopā izdodas, bet finālā es gribētu no tās sērijas, ko mēs runājam par stāstiem, ja? Mums Liepājas pusē ir ļoti laba tāda anekdote. Iedodiet, ja kāds nesapratīs, bet īstenībā satiekas 3 tādi svarīgi, iespaidīgi Liepājas uzņēmēji, diezgan situēti un šausmīgi slavē savas sievas. Un kā sievas piedalās kopējā biznesa veidošanā un, teiksim, peļņas vairošanā. Un viens saka, ārprāts, pirmkārt, smuka sieva, jaunāka sieva. Viņa ir modele, viņa brauc uz Milānu, sūta naudu, mēs tā kā ieguldam, pērkam īpašumus. Otrs saka, mana sieva, ārprāts laba aktrise, ne tikai Liepājas teātrī spēlē, bet jau filmējās Krievijā, un viņai piedāvājums no Holivudas, un man tāpat ienāk kontā ļoti daudz labu, vērtīgu līdzekļu. Trešais saka, ko jūs, kungi, mana sieva bibliotekāre. Mēs varam to atļauties.
pilsēta, mēs esam Kurzemes ziemeļu tauta no Dundagas puses. Arī gribam teikt milzīgi paldies par šo te pasākumu. Un laikam es saprotu, kāpēc vakar un šodien nelīnu, tāpēc, ka man bija liepusargs līdzi. Lai noder un lai tie lieti, kas, lietus mākoļi kā tad jūrā, gan Liepājā, gan Kolkā, ja tas piepildās, tad lai jūs pasargā. Paldies! Es esmu galīgās ziepēs šodien nonākusi. Krūze man ir tikai viena. Kaut krūze pienāktos gan Laimai, gan Guntai. Tā kā jums grafiks lūdzu katru nedēļu, katra dzerat no savas. Jā, iedos viņiem tur. Labi, došu nākamam Guntai. Jā, draudzības kausi. Man ir tā, ka es laikam uz vecumu vairs neprotu skaitīt. Man bija ieplānots mazliet vairāk grāmatiņas un sanāca, kā cilvēks domā Dievs dēļ. Bet mūsu Tautas muzejs ir izdevusi pirmo reizi Tautas novada rakstus. Un tagad, jūs jau zināt, tā ir projekta grāmata un veidolas nenotiek. Kam tad viņu dāvināt? Protams, saviem tuvākajiem kolēģiem. Tātad viena ir Kuldīgai. Viena ir Liepājai. Un ko tad man Ventspils? Lūdzu. Un vērti apsolos aizsūtīt saldumu. Un vai no Tukumā kāds vēl ir? Ir, jā. Es guļu. Pierakstīšu vārdu, jo pasts jau nemīl, ka sūta uz biblioteku, vai ne? Tad jums pilnvērts vajag. Bet tas ir tā. Mīļš, paldies. Un es jau grāmatā tā kā ieliku. Man liekas, protams, zināšanas ir viena lieta, bet otrs ir šī kopā būšanas sajūta. Un man prieks, ka beidzot Kurzeme. Jau 5. gadu ir kopā. Un tā turpinās. Paldies! Pēc skaistiem vārdiem vēl ir grūti ko piebilst, bet vienalga man gribas teikt, ka jūs bijāt fantastiski šajās 2 dienās. Jūs varējāt izturēt visu mūsu trakās idejas un izrādās jums pat viņas ir patikušas. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies to Kurzemes bibliotekāru dzīvi varbūt aktivizēt, dažādot, jo ir mums dažādas ieceres un varbūt, ja mēs visi būsim gatavi iesaistīties, varbūt arī ar tiem 7 eiro, kas ir maksa, lai iestātos Latvijas bibliotekāru biedrībā kā individuālie biedri, varbūt tās, ka mums visiem izdodās kopā izveidot tādu lielu, pamatīgi spēcīgu Kurzemes nodaļu, lai mēs varam tikties tādās neformālās, skaistās vasaras nometnēs. Tā ir tā mana tāda ideja, kuru varbūt tās varētu realizēt, ja jūs ik viens atbalstīsiet šo ideju. Bet septembrī ir šīs idejas realizācijas pirmais solis. Kuldīgā uz neformālu tikšanos tiek aicināti visi Kurzemes galveno biblioteku direktori, un mēs pārunāsim šīs lietas, kā tālāk attīstīt mūsu kopā būšanu, mūsu draudzību, mūsu profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Un šķiroties, jāsaka, uz tikšanos saldu laikam. Stafeti mēs dodam tālāk it kā saldu. Cik mēs ar to izrādījām? Tukums, jā, tukums iesaistās. Nē, mēs pārunāsim tās lietas septembrī, kad mēs tā kā saicināsim tos cilvēkus, kas ir atbildīgi par politiskiem lēmumiem. Bet katrā ziņā man ļoti gribas, lai mēs šādās kopā nākšanas reizes mums būtu vairāk,
Un arī varbūt tādām, kā es saku, profesionālām frakcijām, vai tur novadpētnieki, vai tur ir tie, kas strādā ar bērniem un pusauģiem. Lai tie arī tiesās kopā un samainās idejām un tādējādi bagātinās. Kā jūs domājat? Jā, varbūt. Tad es